Vārds surfošana parasti asociējas ar jūru vai ar okeānu. Savukārt surfošana internetā tā ir stundām ilga dirnēšana pie datora vai savā vietā runī. Bet izrādās, ka pasaules apceļotāji dara to, ko sauc par couchsurfingu, jeb divānu surfošanu. Un Latvijā izrādās tā ir pazīstama jau aptuveni 10 gadus. Couchsurfinga pamatā ir vienkārši ideja, kas strādā perfekti. Tu ceļo, paliec nevis hotelī, bet uz divāna, matrača vai grīdas pie vietējā jaunieša, studenta vai vienkārši cilvēka. Protams, tā nav tikai par velti palikšanu, bet arī citas kultūras un cita domāšanas veida iepazīšana. Un mēs centīsimies noskaidrot, vai jaunieši to arī uzskata par labo darbu. Uz šīs sienas kādā Elizabetes ielas dzīvoklī savus apliecinājumus vizītē Latvijā atstājuši 79 couchsurferi, izņemot lietuviešus un igauņus, kurus Dāvis un Ivers vairs neņems saskaitīt. Sarakstā pat Gvatemala un Kostarika. Šī ir tā siena, par kuru slabi skrien mums pa priekšu, pirms cilvēki zina, ka mūsu dzīvoklis viņi jau dzirdējuši pa sienu ir. Tad arī cilvēki, kas ierodās, viņi atzīmē, uzraksta savu valsti. Ja tāda valsts vēl nav sarakstā, ja tā valsts ir sarakstā, tad viņi vienkārši pievelk sev strīpiņu klāt. Un tā mums krājās. Anglija, Velsa. Jā, viņi ļoti gribēja uzskatīt, ka viņi ir no dažādām valstīm. Viņi jau tur cīnās. Ko tu padarīsi? Jā, lietuvieši tikai 4 tālāk jūs nemaz neatzīmējat, bet tur ir daudz vairāk. Ja? Tur kaut kādi 20 varētu būt. 5 lietuvieši skaitās kā viens vītriņš. Dzīvoklī bez Ivara un Dāvja dzīvo vēl 5 cilvēki, ar kuriem jārēķinās, un kuri rēķinās ar dažādu viesu esamību. Radošās izpausmes uz katra stūra un sienām, kas interesanti šķiet arī tālajiem viesiem. Tas principā ir standārts protokols, kā parasti, kad jauni cilvēki, viņiem ir 18 vai pat mazāk, viņi dodas uz ārzemēm, viņiem dabiski nav naudas, viņi izmanto couchsurfingu, un vēlāk ir dabiska vēlme sniegt šo labo lietu apakaļ citiem cilvēkiem. Tad, par labajām lietām tas ir arī kaut kādā mērā labais darbs. Es personīgi atdaru to labo, kas ir bijis man, un tas, protams, ir apusē izdevīgi, jo tas krāso mūsu pelākās rutīnas daudz ārzemnieciskākās krāsās. Kā jūs uzņemat cilvēkus? Tāpatās kā mums šodien piedāvāja teju, kafiju vai arī kādas pusdienas uztaisat, tur izdomājat kultūras programmu, kur tad cilvēks aizvest un parādīt Rīgu. Tas ir diezgan atkarīgs no noskaņojuma man tajā laikā, kad es viņus uzņēmu. Citas reizes arī tur tā ļoti aprūpēju, izved ārā kaut kādu, parādu kādu vāru vai kaut kādu skatu, citas reizes tur jūtos noguris, tad es varbūt vienkārši parādu, šeit var palikt pa nakti, un tur ir karte, kur var apskatīt dažas interesantākās vietas. Mēs varētu pieņemt argumentu pēc, ka es gribu šos cilvēkus redzēt. Viena no tām couchsurfinga brīnišķīgajām lietām, ka brauc ciemos cilvēki, un viņi mēdz būt ieinteresēti citos cilvēkos, nevis ākās. Jo tā ir tā brīnišķība. Ceļot, ka cilvēks jau ākas, jau visur ir diezgan vienā. Par tiem piemēriem jūs teicāt vairāk, kur pozitīvajām lietām ir arī kaut kāda negatīva pieredze. Ir dabiska lieta couchsurfingā, kad cilvēks tikko grib sākt to darīt, viņš ir entuziasts, viņš grib pieņemt visu pasauli. Un vienā brīdī, līdzīgi kā jebkurā darbā uzņemoties vairāk nekā spēja padarīt, darba kvalitāte samazinās. Šī gadījumā samazinās tā viesa pieredze pie vietas. Tā viesa pozitīvā pieredze, jā? Un tāds gadījums gadās katram, vismaz reizi savā couchsurfinga mūžā. Tas tāds dabiski amerikāņu kalniņi. Viņi ir lieliski aprakstīti un pētīti. Un gandrīz katram no mums reizi tā ir bijis tāds opening moments. Vienā vakarā 8 cilvēki. Wow! Cik jūs varat uzņemt pēc skaita, ja tā pēkšņi sabrauc? Vairāk neriskētu. Ja mēs gribētu, es teiktu, ka mēs bez neiespringstāt varētu uzņemt 15, bet tas ir vairāk motivācijas, nevis resursu jautājums. Un kāpēc jūs negribētu vairāk par 8? Kas tur bija tāds, kad negribētu? Tas ir ļoti, ļoti psiholoģiski smags process, kad par viņiem visiem ir jārūpējas. Un, jāskatās, lai visiem ir labi. Un, tas nav vienkārši. Un arī zūd daļa no tā cilvēka kontakta. Nav vērts pieņemt couchsurferi. Es zinu, ka viņi nevarēs pavadīt nevienu minūtu laika. Jā, mēs to neuzņemam skaita pēc, mēs to uzņemam tā, lai appusēji ir
patīkam pavadīts laiks. Jānis ar couchsurfingu uz to ir jau gadus 6-7. Viņš ir biroja darbinieks, kura darbs bieži saistīts ar komandējumiem un ceļošanu. Savu pirmo surfošanu pa divāniem gan viņš neatceras, bet dēls gan to izprovējis jau 6-7 mēnešu vecumā. Man nav bijis tā, ka cilvēki būtu apgrūtinoši vai kā tam līdzīgi. Vairāk bijis ļoti interesants pieredzes, it sevišķi ar viesiem. Piemēram, bija sieviete, kur Amerikā bija augusi strikti reliģiskā sektā un tikai augstskola uzzinājusi, ka Zeme griežas ap sauli, un pēc tam viņa bija ar vāru izprecināta uz Vāciju, kur it kā dzīvoja ģimenes dzīve, un tad visa ģimene tika nogalināta autokatastrofā, un viņi tad sāk dzīvot Turcijā, lai saprastu, ka visi turki nav gluži traki, apreibinoši vielu lietotāju vadītāji, un tādu cilvēku ikdienā var arī gadīties nesatikt, bet tas ir tikai viens no piemēriem, ir tādi ilgstošie ceļotāji dažādi. Vai arī šis ir tāds tā kā labs darbs? Ja ne labdarība, tad... Jā, noteikti. To es daļai uzskatu par labu darbu, jo, kā jau es pieminēju, nevienmēr ir interesants. Citreiz tas ir pilnīgi neitrāla komunikācija, un tad es uzskatu, jā, tas ir labs darbs pret viesi, jo visticamāk arī gadījumos, kad es esmu kādam viesis, nevienmēr ir ļoti interesanti ar mani.